Esiet sveicināti Virslīgas informatīvajā apskatā, kurā uzzināsiet visu svarīgāko informāciju, kas jāzina par Virslīgas 2013. gada sezonu. Bet kas tad īsti ir Virslīga? Tad nu lūk, gandrīz katrā pasaules valstī ir sava futbola komanda. Dažās to ir vairāk, dažās mazāk. Bet vienmēr ir interesanti noskaidrot konkrētās valsts spēcīgāko komandu. Šo turnīru katrā valstī mēdz saukt citādāk. Piemēram, Vācijā tā ir Bundeslīga, Anglijā Premjerlīga, bet Latvijā Virslīga. Latvijā futbola komandas sacensības norisinājās jau ap 1922. gadu, taču Latvijas futbola Virslīga tika dibināta 1927. gadā, un pirmajā sezonā par čempioniem kļuva Liepājas Olimpija. Padomju laikā čempionāta nosaukums bija Latvijas PSR augstākā līga, taču no 1991. gada Latvijas spēcīgākais čempionāts atguva nosaukumu Virslīga. Kopš 2012. gada sezonas turnīru organizē biedrība Latvijas futbola Virslīga. Tāpat tika palielināts arī Virslīgas komandu skaits līdz 10. 3 spēcīgākās komandas izcīna iespēju pierādīt sevi ārpus Latvijas robežām. Latvijas Virslīgas čempioni pirmās vietas ieguvēji izcīna iespēju spēlēt nākamā sezonas Čempionu līgā, bet līdz spēlēšanai grupu turnīrā ir jātiek pāri kvalifikācijas kārtām. 2013.–14. gada Čempionu līgas sezonā Latviju pārstāvēs čempioni Daugavpils Daugava. Latvijas Virslīgas 2. un 3. vietas ieguvējs piedalās Eiropas līgas kvalifikācijā. 2013.–14. gada Eiropas līgā Latviju pārstāvēs Skonto un futbolklubs Ventspils. Par to, kas cīnīsies pretī Latvijas komandām Eirokausos, uzzināsim vasarā. Bet tabulas otrā pusē arī ir cīņa. Cīņa par neizkrišanu no Virslīgas. 10. vieta no Virslīgas izstājas, un nākamajā sezonā tās vietu ieņem pirmās līgas čempioni. Savukārt Virslīgas 9. vietas īpašniecei vēl ir iespēja saglabāt vietu Virslīgā ar pārspēļu palīdzību. Atliek 2 spēļu summā pārspēt pirmās līgas 2. vietas ieguvēju. Sākot ar 2013. gadu par Latvijas futbola Virslīgas lieldraugiem kļuva SMS Kredit LV. Līdz ar to čempionāta nosaukums ir SMS Kredit LV Virslīga. Vēl viens jaunums šajā sezonā ir izspēles sistēma. SMS Kredit LV Virslīgas sezona ir sadalīta 3 riņķos. Vienā riņķī katra komanda izspēlē 9 spēles. Līdz ar to katra komanda sezonā aizvadīs 27 cīņas. Periodu, kurā katra komanda izspēlē 1 spēli, sauc par kārtu. Ja SMS Kredit LV Virslīgā ir 10 komandas, tad vienā kārtā ir 5 spēles, kas kopsumā ir 135 unikālas spēles visā sezonā. Tas, protams, izklausās daudz, bet ir arī daži pārtraukumi, kuru laikā komandas atpūšas, trenējas un sadziedēs savainojumus, ja tādi ir. Bet līdzjutējiem ir labi zināt šos pārtraukumus, jo tajos var plānot kādu ārzemju ceļojumu vai citu darbu, jo SMS Kredit LV Virslīgas spēles kavēt nedrīkstēs. Iegaumēt šos datumus no 30. aprīļa līdz 9. maijam, no 2. jūnija līdz 14. jūnijam, bet neaizmirsiet par nacionālās izlases spēli 7. jūnijā pret Bosniju un Hercegovinu. Brīvs būs arī no 28. jūnija līdz 11. jūlijam, kā arī no 15. līdz 25. jūlijam. Pārtraukums būs arī no 1. septembra līdz 12. septembrim, taču 6. septembrī ir nacionālās izlases spēle pret Lietuvu. Un visbeidzot, no 7. oktobra līdz 17. oktobrim, taču 15. oktobrī Latvijas nacionālā izlase cīnīsies ar Slovākijas izlasi. Bet tagad pats galvenais – spēlētāji un treneri. Šogad SMS Kredit LV Virslīgā piedalīsies 10 komandas, kurās kopā ir pieteikti 239 futbolisti. Visvairāk spēlētāju Virslīgas sezonā ir pieteikusi Skonto komanda – 30, bet vismazāk čempionu vienība Daugavpils Daugava, kas pieteikusi 19 futbolistus. No 239 futbolistiem, kas pieteikti SMS Kredit LV Virslīgai, 54 ir leģionāri, kas nozīmē, ka 23% SMS Kredit LV Virslīgas spēlētāju ir ar ārzemju pasēm. Visvairāk leģionāru ir Skonto vienībai, tie ir 11, bet šajā sezonā bez leģionāriem spēlēs vienīgi futbola skola Meta Latvijas Universitāte. Leģionāri pārstāv šādas valstis – 13 no Krievijas, 10 no Lietuvas, 6 no Japānas, 5 no Gruzijas, 5 no Nigērijas, 4 no Kolumbijas, 2 no Ukrainas, 2 no Ganas un pa vienam no Azerbaidžānas, Izraēlas, Horvātijas, Panamas, Rumānijas, Turkmenistānas un Urugvajas. Ja skatāmies pēc 6 kontinentu modeļa, tad SMS Kredit LV Virslīga pārstāv 3 kontinenti. No 239 pieteiktajiem futbolistiem visjaunākais ir Spartaka spēlētājs Pāvils Pilāts, kas pašreiz ir 16 gadus vecs. Savukārt vecākais futbolists ir Daugavpils Daugavas spēlētājs Mihails Zizeļevs, kuram šobrīd ir 39 gadi. Virslīgas garākie spēlētāji ir 2 – aizsargs Kārlis Putāns no futbola skolas Meta Latvijas Universitāte un vārdsargs Igors Labuts no Daugavpils Daugavas. Abi spēlētāji ir 198 cm
metrus gari. Savukārt īsākais futbolists ir 18 gadus vecais Jānis Ikaunieks no Liepājas Metalurga, kura augums ir 163 cm. Viņš ir arī visvieglākais – 54 kg, bet smagākais ir Jāņa komandas no Liepājas Metalurga Edgars Potapenko, kuras svars ir 95 kg. Ja aplūkojam kopējo komandu statistiku, tad visgarākā komanda ir Daugavpils Daugava 182,57 cm, bet smagākā ir Rīgas Daugava ar video rādītāju 78,27 kg. Visīsākā un visvieglākā komanda SMS Kredit LV virslīgā ir futbola klubs Spartaks. Attiecīgi augums 176,92 cm un svars 72,22 kg. Jaunākā komanda SMS Kredit LV virslīgā ir Skonto ar video vecumu 21,5 gadi, bet vecākā ir Daugavpils Daugava ar video vecumu 27 gadi. Aplūkot video statistiku, vidējais SMS Kredit LV virslīgas spēlētājs varētu izskatīties šāds: 76 kg svars, 24 gadus vecs un 181 cm garš. Bet tagad iepazīsimies ar visiem SMS Kredit LV virslīgas komandu galvenajiem treneriem. Daugavpils Daugavas galvenais treneris Ivans Tabanovs, Skonto galvenais treneris Tamas Spērtija, futbola kluba Ventspils galvenais treneris Jurģis Pučinskis, sporta kluba Liepājas Metalurgs galvenais treneris Jānis Intenbergs, futbola centra Jūrmala galvenais treneris Mihāls Koņevs, futbola kluba Spartaks galvenais treneris Oļegs Kubarevs, futbola kluba Jelgava galvenais treneris Sergejs Golubevs, futbola skolas Meta Latvijas Universitāte galvenais treneris Andris Riherts, Ilūkces novada sporta skolas galvenais treneris Vladimirs Pačko un futbola kluba Daugava Rīga galvenais treneris Virginijus Lupšis. SMS Kredit LV virslīgas sezonas oficiālais bumbu piegādātājs ir sporta preču zīmols Adidas, un oficiālā bumba ir Adidas Champions League 2013. SMS Kredit LV virslīgu atbalsta arī specializētais futbola veikals Ball. Spēļu video translācijas nodrošina sportacentrs.com. SMS Kredit LV virslīgas spēles un cits materiāls var vērot arī Latelekom televīzijas 411. kanālā, jeb sportacentrs.com TV. SMS Kredit LV virslīgas draugs ir arī Līgatnes papīra fabrika, kas apgādās komandas un biedrus ar savu produkciju. Runājot par multimedijiem, tad par virslīgu var klausīties arī Radio Naba. Esiet sveicināti, dargie Radio Naba klausītāji! Šis ir raidījums Olē, ir svētdiena, pulkstenis rāda 19:00, un šovakar, kā jau ierasts, runāsim par Latvijas futbolu. Radio Naba 93,1 FM! SMS Kredit LV virslīgai ir arī savs video apskats, kas sezonas laikā piedāvā Latvijas futbola žurnālistu komentārus un viedokļus. Bet starpsezonā dažāds ar virslīgu saistīts raidījums, kā piemēram šajā starpsezonā virslīgas apskats apskatīja komandas un to pilsētas. Svarīgs virslīgas komponents ir arī statistika, kas tiek piedāvāta ļoti detalizētā formā Instat spēļu centrā. Instat spēļu centrs piedāvā plašu spēļu video un statistisko analīzi. Virslīgai var sekot arī virtuāli. Oficiālā mājaslapa ir futbolvirslīga.lv, sekojiet arī Twitterī @futbolvirslīga, Facebookā Futbola virslīga un YouTube'ā Futbola virslīga. Tagad jūs zināt visu svarīgāko informāciju, kas jāzina 2013. gada sezonā. SMS Kredit LV virslīga 2013. Nāc un atbalsti savējos!